Kāda ir tā biznesa vide Latvijā tagad pa šiem 20 gadiem drīz jau, viņi ir evolucionējusi? Ne, viennozīmīgi. Jebkurš periods, vēsturiskas periods no dotu labu, tāpēc, ka tu nedzīvi izolēti, jā? Piemēram, ka tu seši kaut kur izolēti, tev ietekme uz tevi minimāla, bet kad tu dzīvi tās brīvā, jā, brīvā vieta, nezinu, brīvā iespējas, jā, to, protams, tas ietekme nāk, un jebkurš cilvēks, viņš cenšas aug, cenšas. Cik viņš neesat reiz pareizam varbūt slikt, bet viņš mēģina sev pilnveidot. Cik viņam to izdevies, piemēram, kā tu piedzim sāk, tā kā 50 uz 50, ja? Tev pozitīvas un negatīvas raksturības ir, ja? Un pēc tam, kad es sāku ģimenes, ielas, skola un viss tālāk, vai tu attesti to pozitīvu, izmanto savu kreiso labu, galvas smadzenes puses, ja? Kur te logika un kur ir tad savas emocionāla daļa, ja? Un kā tu var sev redzēt nākotnē. Bet valsts palīdz uzņēmējiem, kā teikt, augt un tā, jo tagad jau redz kā krīze, atgadījās valstīm liels problēmas sākās ar. Jā, šeit ir, varbūt varam runāt tā kā tuvē 4. maijs. Man ir tagad divi tādi nozīmīgi Latviju, saistē ar Latviju ciparī, jā. 4. maijs 20 gadi, paiet no 4. maija 90. gada. Un es varu raksturot, kas tas ir, tāpēc, ka tagad mums ir tikšana ar partijiem. Es savu, kad teicu, ka pirmu uzrunu visam top vadošam cilvēkam, mums bija ar 3 partijiem jau tikšana, ja? Es saku tieši ar to, ja? Un otrs ir 15. gads, tas ir Latvijas prezidentūra laikā Eiropas Savienības ietvaros. Bet, kad tu paņem tagad, kas notiek šodien, ja? Protams, te 20 gadi faktiski mums nav to, ko es sākumā teicu, ka nav ilgspējīga attīstība, ka teicu, ka nodrošināta, ja? Vai, piemēram, pamats ielikta, ja? Pēc, ka nav apstiprināti dokumenti nekādi. Šodien viņi top tika, ja? Bet, piemēram, kāda ir misija valsts? Piemēram, jebkurš kompanija, ja? Bet tāpēc Alderis man bija, ja? Mēs uzreiz, ko mēs runājam? Mēs runājam par viziju, par misiju, ja? Mēs runājam par strateģiskiem mērķiem. Mēs viņu likam, mēs domājam par vadības modeli, kurš mums izmantojam, jā. Bet, kad tu tagad iziet pa valsti, to neviens punkts tu nevar tur likt. Izņemot varbūt vidēja termiņa plānošanas, jā, kurš bija 7. gada, mēs apstiprinājām NAP, bet kurš faktiski 8. gada vajag bija momentāli to, ko dara biznes no valstu nav, nemāk neprot to darīt. Kāpēc? Tāpēc, ka nav mērķi, kur vieno. Faktiski, ko mēs visu laiku sākam, es diezgan ilgi no 10. gada konsiderēts prezidentē, bet galvā, ka man ir izpratne, kā vadīt, kā pārvaldīt, jā, un pa tiem gadiem mēs nevaram viņu, kā teic, ka ievest, lielas ekonomiskas izmeres, jā, Alderis pamazāk, Grindeks pamazāk, tur cita kompāņa, Telekom, jebkurš Latvijas mobila, ļoti daudz kompāņu, kurš veiksmīgi strādā, izmantoja to, jā, viņam ir te mērķi, jā, pēc, ka viņi saprot, jebkurš vadētā, jebkurš īpašnieks, saprot, ka tu nelik priekšā mērķi ģimenei, nelik, tu nekad, nav mērķi, tu neiet tur. Tu nezinu virzina. Bet valstiskā līmenī, kur ir problēma? Labi, nav līderi, nav esti līderi. Un sistēma, un sistēma, kurš ir, viņa neveicināja to. Neveicināja, tāpēc, ka vispirms, ko grūti uzrakstīt, vienkāršo Latvijas valsts misiju, ja? Piemēram, nodrošināt, bet pirmais vārds nodrošināt ilgspēju Latvijai un tās iedzīvotāju par pakāpenisku labklājību celšanu. Ir kaut misija. Es neapšos, es apsolu, piemēram, kā politikas. Es apsolu, ka es to nodrošināju, bet man tā ir caur ko. Un tādā jābūt, ka minimum kaut 3-5 kritēriji. Piemēram, es zinu, ka viens no viņiem var būt IKP uz vienu iedzīvotāju. Kāpēc mēs nelikam šis mērķis? Ko grūti izdarīt? Visa pasaulē to dara. Nē, mēs to... Uzņēmēji nevar ietekmēt politikas? Nē, kad tev politiķi mainas valdība, mainas katru 11 mēnesi, ja? Un vai tas izglītība viņam pietrūkst, vai viņam pietrūkst pieredze, vai viņam ir cits mērķi kaut kāds vēl papildu, bet nav tas skats, helikoptera skats na valsts ekonomiku kā tādu, tāpēc, ka vērtības, kur ir valsti un uzņēmumi, viņi dažādas vērtības. Kāpēc uzņēmēji paši nevar to līderi ģenerēt no savu veidu? Šeit atkal tu un tava loma pasaulē, un tu un tava loma sabiedrība. Mēs sakām, business role within the society, ja? Ka tāda mums ir teikums, kur mēs visu laiku bidam uz priekšu. Ja? Bet es izvēlu biznesu. Es māku ļoti labi to darīt.
Bet no otra puse, apat, ka tu pie tā sociālā atbildība, es gribu ietekmēt, ja? Kāpēc? Tāpēc, ka es redzu, ka var daudz labāk to darīt. Daudz labāk. Un tāpēc mēs saprotam, ka tu domā pats individuāli, tad tu esi vienkārši iedzīvotāji. Bet, kur tu apvienoji sev līdzīgo, ja? Tu tas ir, ka organizēta pilsoniskā sabiedrība, uzņēmēji, ārotbiedrība, ja? Un citas nevalstiskas organizācijas, kurš ir, ja? Kurš, viņš pieņem, viņš labs, piemēram, nezinu, fermer, ja? Vai viņš labs vadītājs, vai viņš labs investors, viņš negrib jauc to ir, bet viņš ļoti liederīgs. Kā zināšanas un pieredzes avots, ka papildu, kurš var, dot savu, ieguldījumu, ja, izprast šo situāciju, kas ir, ja. Daudz kas izdarīt, Latvija, piemēram, sociālais dialogs, viņš, ir, ja, faktiski no 93. gada, ja. Bet viņš nebija visu laiku tāda nozīmē, ka viņiem jābūt, ja. Tā kā valsti nav faktiski mērķi, uz ko viņi iet, ja, tu varbūt kļūdīties pa to ceļu. Bija NATO, piemēram, bet tas bija atkal vidēja termiņa. Tas nebija ilgtermiņa, to mēs sasnieguši un visu ko tālāk. Bet tālāk jābūt to, un vienu tieši, kad mēs sakam, pirmais ilgspēja un otrais labklājība, tas ekscelents, tāpēc, ka tas iet caur izaugsmu, caur nodarbinātību. 92, 93% cilvēki tūkstošiem gadiem darba nemēja. Nemainas praktiski struktūra. Pēdējā varbūt bija kaut kur 5. gada Amerikas pētījumi pasaulē, 6,5 miljārdiem, 58 miljonu cilvēki bija tie, kuri iegulda miljonu un vairāk attīstībā, ja? Paskatīt, mazāk ka procenti. Tālāk ir top management, kurš arī varbūt kādreiz pārēt uz tur, kur labi atalgot, top management un management kā tāds, ja. Un, protams, talantlīgi cilvēki, kurš var arī nopelnīt naudu. Nākošais, piemēram, ir tā speciālisti, kā mēs viņu saucam, piemēram, advokāti, tur, dantisti, tur visi pārējie. Arī tas kaut kur 4-5% tā grupā, ja. Bet viņi nekas neiespoži kā IBM vai vēl kaut kāds, vai tas pats Grindas, kur būs 100 miljonu apgrozījums un tālāk. Tad viņiem nebūs nekad tāds, ja. Kā viņiem sava nišē. Ja viņi dod darbu, viņi paši strādā. Jā. Kas šobrīd ir lielākā darbadevēja problēma Latvijā? Bet vislielākā problēma šodien resursu pieejamība faktiski. Tāpēc, ka tev saistības, kurš bija paņem, un te mērķi, kur, piemēram, mums bija, viņi šodien, tad nevis ka pa visiem, bet es runāju tagad pa vairākumu, galvenā problēma ir. Tas ir, ka šodien resursu pieejamība, tas vispirms numur 1. Un otrais, varbūt, ka tāds krīze, kā situācija, protams, izpratne no valsts institūcijām, tieši kontrolējušām institūcijām, kā strādāt un kā vadīt valsts ekonomiku šajā laikā. Tas ir finanšu ministrija un viss? Ne tikai, kāpēc vispirms kabineta ministrs, viņš tā galvenais šeit. Pēc, ka no tā viedokļa, ka ministru kabineta ir tieši reāli līderi, tad viņi nekā. Kāpēc mums bija tikšana 4. janvārī ar Dambarovskiju? Mēs atnācam, palūdzam viņu satikties, pēc kaut sākas jaunais gads, mēs pagājuši gadu nepiekrituši tādu budžeta metodam, budžeta veidošanas principam vai mehanizmu, kā viņš veidojas, Tu ar tevi strādā, tu esi nomolē, tu tāds, tu saprati, ka tas nav partneru attiecības. Tāpēc, ka partneru attiecības, vai partnership, kā mēs sākam, tas ir resurs, tas unikālais resurs, minimizēt kļūdas un palielināt efektivitāti. Kāpēc palielināt vādības sistēmu uz to balstīta? Bet kāpēc viņi ir milzīgi daudzam Latvijas uzņēmumiem, bet nav valsti? Kāpēc tas nav kā virziens, Tāpēc, ka nav saprotams vienkārši, bet kas ir tā vādība, Ka tev jābūt mērķi, ar mērķim tu apvieno tie, kuri ir blakus ar tevi, tad tu veidoji struktūru, tu vari cik gribi tagad mainīt šo struktūru, piemēram, valsts struktūru, Bet kā viņi neorientēta uz mērķim, tu nezini, cik liela, cik tev resursu vajag, piemēram, finanšu ekonomikas ministrija, kāpēc viņi 2 ministrijas? Mēs vēl pagājuši gads nolikam galda, kaut kur gada sākuma prezidentam, premjeram, kā mēs redzam, to struktūru, iziet no situācija, apvienot ministriju? Kāpēc? Ekofinu. Kāpēc viņš ir? Kāpēc ekofin ir? Dažām valstīm arī ir ekofin. Tāpēc, ka tu zini, kur radas nauda un kur teres nauda. Un ka tu saproti, ka tev vispirms jābīda uz augšu to, ko ražo naudu, Pēc, ka tu vari likt kā prioritāte, piemēram, nodarbinātību. Bet ka tev nav tie, kuri dod to darbu, tā kāda nodarbinātība.